Pamatojoties uz militārā dienesta likuma 32. panta 2. daļas 1. punktu un 5. daļas 2. punktu pavēlu brigādes ģenerālim Raimondam Graubem, aizsardzības ministrijas izpildsekretāram, kā apbalvojumu piešķirt kārtējo dienesta pakāpi ģenerālmajors, valsts prezidents Valdis Zatlers, aizsardzības ministrs Imants Lieķis. Gods kalpot Latvijai. Augstgadātais Nacionālo bruņoto spēku komandieru kungs, ģenerāļi, virsnieki, cienītās dāmas, godātie kungi. Mēs tikko noklausījāmies karavīra dzīves stāstu. Karavīra, kurš šodien ir ģenerālmajors. Visi šie gadi ir veltīti Latvijas Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem, Latvijas valstī un tautai. Un man gribās novēlēt, ne tikai apsveikt ar jauno pakaru, arī novēlēt tālākajās dienesta gaitās, kad ir priekšā tie grūtie uzdevumi vadīt bruņotos spēkus šajā situācijā, kas nav viegli. Nav viegli tāpēc, ka mums ir karš varbūt ar kādu, bet nav viegli tāpēc, ka mums arī miera laikā ir grūtības. Kad ir jānostiprina ne tikai karavīru un virsnieku pašapziņu, kad ir jānostiprina praktiski katra Latvijas pilsoņa pašapziņa. Nestāvāt visu to un attīstīt tālāk visu to, ko ir sasnieguši mūsu senči, ko esam sasnieguši mēs paši un par ko mums ir jāuzņemās atbildība. No visas sirds apsveic arī Rāmas ģimeni, jo mēs ļoti labi apzināmies, ka esam vīrieši tieši tādi, kādas mūs veido mūsu ģimenes. Un par tev, protams, jums paldies, un arī visiem gribu teikt gods kalpot Latvijai.